Mēs tiešām esam ļoti pagodināti, ka jūs savā sastāvā. Tiešām patiesi prieks un patīkams stāsts. Šajā skolā darbojas. To es tā izjūtu, ka man līdz šo bērnu uzstāšanās likās, ka skolotājs tā valda, ka bērniem vārds netiek dots. Paklausoties pēc tam bērnus, tie bērni to skolotāju gudrību apkopojuši, tur acīm redzot, jums tas balans ir viss kārtībā. Viņš bišķi nedaudz lielāk. Nedaudz lielāk, bet mums jau gadu gāja, kad apmēram tā sistēma iekārta laba, viss notiekās, process efektīvs. Я думаю, что и технологии Siltās dienas ir mīļā laimā manā mūžā linceiņa. Šis ir tāds īsts ziemas augurs, tas glabājas līdz aprīlim. Te tomēr cilvēki ļoti pieredzējuši un ļoti saprātīgi tās lietas risina, nemeklē citur vainīgos, bet mēģina atrast labāko variantu, lai tomēr tā izglītība šeit būtu un skatoties uz tiem rezultātiem Latvijas mērogā viņa arī ir. Tāpēc tā ir tāda laba bāze un tā arī dos iespēju tomēr iet uz priekšu, jo atnāks no pasaules tie uzņēmumi, kas gribēs uz austrumiem darboties, viņi jau tādi parādās, un šeit tā robeža praktiski,
Krievijas, Baltkrievijas, viņi paliks arvien svarīgāk, un Jēkabpils ir tādā ļoti labā vietā, kur PSRS laikos skaidri parādīja, ka tā ir tā vieta, un tagad atliek griezt atpakaļ. Un cik es sapratu, arī tie uzņēmumi, kas nīkuļoja, teiksim, gaļas kombināts, piena kombināts, kas it kā bija pazuduši ka viņi nāk pamazām atpakaļ un ieņems savu vietu, un tas arī vajadzīgs šeit. Šeit nav tāda, tomēr ir daudz vietas, kur tomēr tas kritums, kur ļoti krītās iedzīvotāju skaits, bērnu skaits, šeit ir viņš tāds, pietiekami stabila tā situācija. Es tā to vērtēju, to visu tā, ko es redzēju un dzirdēju šodien, kad nav pamata tomēr tādam pesimismam šajā vietā.